Tālāk mēs ķersimies pie lietas, kuru mēs vienmēr tik ļoti, ļoti gaidām, un pēc kuras mēs tik ļoti vienmēr ilgojamies. Un tās ir augstumlīknes. Tas ir tas, ko mēs visvairāk vienmēr gaidām un gribam dabūt gatavu. Tātad mums ir lats faili. Mēs esam dabūjuši no lats faila šādu te attēlu. Un mums ar to pietiek, lai mēs varētu uztaisīt augstumlīknes. Tātad mums būs vajadzīgs ļūk šīs instruments, rastras, rekur. Vēl mēs viņu varam dabūt arī šeit. Gudal, kurā vietā viņš šeit ir. Rastra ekstrakcija, jā, ekstrakcija šīs izolīnija. Vai arī šeit. Šeit arī viņš ir, rekur, izolīnija. Tur, tur. Uzklikšķinām. Mums jau automātiski ielasījās mūsu izgatavotais šablonīšs. Šeit ir automātiski ielikts augstumlīknes ik pa 10 metriem. To mēs ciešam ārā, jo mums vajag citu izmēru. Un es vienmēr pagatavoju augstumlīknes ar soli 25 cm. Kāpēc? To es jums pēc tam izstāstīšu, bet pagaidām es ierakstīšu 0,25 metri. Tādas būs mūsu augstumlīknes. Kā mēs no viņām dabūsim ārā pēc tam 5-metrīgās un vispārējo, to es jums visu pastāstīšu. Atrodam mapīti, kurā vietā mēs viņu saglabāsim. Tas būs vektora fails, vektora dats. Tā nav bildīte, tas ir vektors. Un es viņu ielikšu pagaidu mapē, tāpēc, kad viņš tiks vairākas reizes pārstrādāts un apstrādāts un pēc tam dzēsts ārā, faktiski tas tāds izejošais materiāls būs. Un rakstu līkne man tā būs 0,25 metri, un fails man būs šeit fails CHP. Vienalga lielie mazie burti. Nospiežu saglabāt. Tātad materiāls man ir ielasīts. Te man ir viss ierakstīts, viss tā kā vajag. Augstums, tram. Vietiņi, kur saglabāt ir. Spiežu darbināt un gaidu. Gaidīšana ir atkarīga no tā, kā darbojās jūsu dators, no tā, cik lielu apjomu jūs tur taisties apstrādāt un tā tālāk un tā tālāk. Un arī no tā, vai jūs esat visu pareizi izdarījuši līdz šim brīdim. Ja viss ir izdarīts pareizi, tad tas parasti notiek diezgan ātri. Un teorētiski, kur pazuda manas līknes? Man jāieliek atkal tas 35. Tā, ir salabots. Ok. Un tad viņam vajadzētu kaut kur parādīties. Tā. Ok, jā. Nu, kuku. Jā, arī kur ir mans augstumlīknes. Tādas viņas tagad izskatās. Droši vien daži jau atpazīst. Tā ir krimulde. Tā. Patiesībā tik ļoti vienkārši. Augstumlīknes ar soli 0,25 metri ir gatavs. Atliek tikai saglabāt. Saglabājam. Viss.